Boom! Čavnieks tautiet tejens Davalka vienīgais Latvijas YouTube's idiots un dēn! Par ko mēs šodien parunāsim? Pagaidīšu, kamēr kāds salugojās. Tātad, visi, kas pievienojās, dalties ar šo video jau laicīgi. Nu, lai visi redz. Bet tātad, šajā ceturtdienā čaudēs. Šajā ceturtdienā Aldis Globzims un vairāk citi deputāti, tā skaitā Digis Šmits, kurš arestēts, starp citu, man liekas, diezgan cerīgi. Sākumā nevisai, bet tagad izskatās, ka viņš attaisno savas cerības. Linda Liepiņa arī man izstāsta attaisno savas cerības, ja? Tikai nepareizā partijā, bet tas cits stāsts. Pēc Aldis Globzima un vēl vairāku citu deputātu iesniegtā likumprojekta par valsts sektorā strādājošo skaitu samazināšanu par 30% un karstām diskusijām par to, vai vajag vai nevajag pildīt šo jaunās konservatīvās partijas solījumu pilnā apmērā un KPVL solījumu pēc būtības, runāt pieteicās Saeimas deputāts Artus Kaimiņš. Un te varbūt uztaisīt skaņu skaļāk. Manai viedierīce ir diezgan liels sūds, bet man nesponsorē Lambergs ir Putins. Par nožēlu vai par laimi, nezinu. Tātad. Un es gribu nedaudz jums no tās Artus runas parādīt, lai jūs saprotat, pa ko es stāstu. Un tad mēs pievērsīsimies vēl kam. Cienījamie kolēģi, aicinātu jūs izbeigt šo kakofoniju šeit no šīs tribīnas pēdējās 5. Tā, lai jūs saprastu. Vārds kakofonija definīcija. Haotisks skaņu sablīvējums, bezjēdzīgs troksnis. Tad, kad es pirms vēlēšanām jūs brīdināju, ka KPVLV pēc būtības ir viena liela fucking kakofonija, tad es biju tas trakais. Bet tagad tas viss tā smuki parādās un lieliski izskatās un fantastisks šovs. Es uzskatu, nodokļu maksātāji šoreiz var būt priecīgi. Vismaz cirks valdībā ir garantēts, bet ne par to es stāstu. Tātad, ko Artus Kaimiņš mums pateiks? Minūtes. Principā tas, ko es dzirdu, ir pilnīgi nekonkrēts skaņu savārstījums, kas nāk, un man būtu kauns, pieņemsim, ja par manām kaut kādām uzstāšanās reizēm ZZS vienkārši aplaudētu. Man būtu Tad nav svarīgi, par ko aplaudēt. Kauns kā aplaudēt ZZS. Labi, jā, ok. Kauns. Es Globzem saprotu, ka bērns tev slimnīcā ir. Tad varbūt vajadzētu pie tā bērna braukt, nevis šeit nodarboties ar kaut kādām muļķībām. Kolēģi, darba kārtībā. Un tur fonā varēs dzirdēt, kā Globzims viņam saka, tu esi piečakarējis savus vēlētājus. Tu nepildi savus solījumus, parunā par saviem solījumiem, ko tu solīji vēlētājiem. Es nezinu, vai tas būs dzirdēts. Mums ir valsts sektorā kāda šo skaitu samazināšana par 30%. Mēs 6 ministrijas, viņš atgādina to. Tu solīji samazināt valsts sektorā strādājušo skaitu, tas ir ko Globzims bļauj. Ja? Mēs atgriezīsimies pie šitās te sarunas. Vēlāk? Tad es gribu parādīt vienu no pirmsvēlēšanu tām te video rullīšu teiktā. Kamēr pie vārds būs vecie politiķi, kurus nenomainīs jaunā politika, jaunie politiķi, Latvijā nekas nemainīsies. Mēs piedāvājam nomainīt šos te vecos politiķus pret jaunajiem, jo tikai tad cilvēki spēs saskatīt jēgu šeit mūsu Latvijā maksāt nodokļus. Audzināt savus bērnus, strādāt šeit, jo tikai piemērs māca. Valstī ir jārāda piemērs. Valstī ir jārāda piemērs, lai cilvēki redz, kādā veidā tiek. Jā, tāda fucking kakofonija, Artus kungs. Un tas bija, ko viņš pirms vēlēšanām teica. Un tagad atgriezīsimies pie tā videoklipu no Saeimas sēdes pagājušajā ceturtdienā. Globzims saka, Kaimiņš, kas nodevis visus savus vēlētājus. Fantastiski. Kā jau es teicu, ar
ar šo kakofoniju mēs varētu arī šodien sēd beigt un pārtraukt šo visu. Un es neredzu īsti pamatojumu tam, kāpēc vajadzētu 30% skolotājus atlaist no darba. Es neredzu īsti pamatojumu, kāpēc vajadzētu 30% ugunsdzēsējus. Jā, viņš pirms tam teica, vajag 30% samazināt valsts sektoru strādājušo. Te viņš uzreiz, tiek uztaisīt pseido-arguments, pseido-izvēle. Es neredzu, kāpēc skolotājus tur vajadzētu atlaist, policistus, kāpēc vajadzētu atlaist. Nē, kā ir valsts sektora? Kā ir ar tām fucking ministrijām, kuras tu solīji fucking samazināt? Bet tie bija pirmsvēlēšana solījumi, ko tur nesaprast. Tad, kad jūs tikāt brīdināti, tie visi brīdinātājiem trauksmes cēlāji bija sūdīgi, UFO bija sūdīgs, Neo bija sūdīgs, visi, kas novērsās no kaimiņa bija sūdīgi, visi, kas kritizēja kaimiņu bija sūdīgi, bet nē, tikai tagad jums pielec. Un vēl mums ir 3,5 gadi priekšā. Šitās kakofonijas. Sasodīts. Fantastiski! Fantastiski! Es gribu parādīt vēl vienu to te, jūs neredzēsiet, bet audio. Ja? KPV tieks ar jauno vienotību. Tas bija 12. oktobris, tad, kad viņi tikās ar jauno vienotību, tur runāt par to te, par valdības izveidu un tā tālāk. Vienotības birojā, un mums šobrīd bija tikko saruna ar jaunās vienotības pārstāvjiem par iespējamo turpmāko sadarbību. Un tagad notiek preses konference. Saruna bija stundu gara. Mēs runājām gan par OIK, kur viņiem ir savs redzējums, mums viņš ir ātrāks redzējums, kādā veidā šo OIK visu lietu var likvidēt. Tad mēs vienojāmies par to, ka šis pašvaldības skaits un teritoriāla reforma ir tagad izdarām, un tas ir jādara. Negribās teikt, ka saskarsmes punkti ļoti daudz ir, jā. Kas bija vēl tāds, kas ir svarīgi, man ļoti interesē pašam šis te pārpret atturās jaunajā saimā. Jā, lai pārpret atturās viņam interesē, lai gan pats, tas, kurš viņš kritizēja par tām kārtiņu izvilkšanām, pats viņš vilka ārā kartiņas. Ja es nemaldos, tas bija Joika vai kaut kāds cits jautājums. Es negribu te kļūdīties, bet viņš bija viens no pie pirmajiem likumiem, kur jau viņš rāva kartiņu ārā. Fantastisks kartus, tu galīgi nepārkāp saviem principiem. Tu vispār neesi piedirs nevienu sasodīts. Fantastiski. Lai mēs to, lai deputāts, ja viņš balso par vai pret, un ja viņš atturās, tad tas neskatās kā pret, tas ir normāli. Šobrīd ir tā, ka tie, kas atturās, tad ir pret, bet mēs jau ejam iekšā tagad niansēs, tagad ir tā preses konferences vienkārši. Te viņš tur parāda to preses konferenci, un es vēlreiz, lai atkārtot un atgādināt jums. Jo atkārtošana izzināšana māte, un jums var teikt 100 reizes, un jums tāpat nedalīgs. Un līdz nākošajām vēlēšanām uzradīsies jauna seja, un jūs vēl joprojām nebūs sapratuši, ka ne jau sejās ir problēma, bet partiju sistēmā, vēlēšanu sistēmā, knabā, valsts drošības dienestā, policijā un mūsu korupcijas milzu līmenī visos fakinos valsts pārvaldes instancēs un līmeņos. Jūs to nesapratīsiet, atkal uzradīsies kāda jauna seja, atkal būs kaut kāda jauna partija, un jūs atkal domāsiet, ka nomainot sejas, koruptā sistēmā mainīsies sistēma. Es ceru, ka Eiroparlamenta vēlēšanās jūs būsiet nedaudz gudrāki. Es ceru, ka Eiroparlamenta vēlēšanās tie, kas nebalsos, kas nepiedalīsies tajā noziegumā pret sevi, kas neņems dalību, kas nebūs līdzdalībnieki tajā noziegumā, es ceru, ka cilvēki būs vairāk. Es gan šaubos, jo vēsture parāda pretējo. Tas, kā jūs brūkat virsū uz ziņnešiem, parāda pretējo. Bet pavisam maziņš cerības stars man ir. Bet paklausīsimies vēlreiz šo burvīgo uzstāšanos no pagājušās ceturtdienas. Artus, es tad, kad būšu atkal Rīgā. Es mēģināšu atrast, kur tas pastaigājas. Cienījamie kolēģis, aicinātu jūs izbeigt šo kakofoniju šeit no šīs tribīnas pēdējās 5 minūtes. Principā tas, ko es dzirdu, ir pilnīgi nekonkrēts skaņu savārstījums, kas nāk, un man būtu
būtu kauns, pieņemsim, ja par manām kaut kādām uzstāšanās reizēm uz EZS vienkārši aplaudētu. Man būtu kauns. Jā. Man ir kauns par tiem visiem KPV vēlētājiem, kur tagad ir sapratuši tikai, ka viņi aprāvās. Man ir kauns, ka tie KPV vēlētāji vēl tagad var apskatīties daudzos viņu profilos, ir vēl tās KPV, tās bildi, kur KPV apakšā tas rāmīts, un viņi laikam nekaunās. Man ir kauns jūsu vietā. Man ir kauns par tiem visiem, kas bruka virsū, tiem cilvēkiem, kuri kā minimums teica, uzdodat jautājumus. Kā minimums uzdodat jautājumus. Nu, nevajag akli ticēt, jo tas ir atkal jauns fuckings projekts. Mārtiņš Grīnbergs rakstīja, Jānis iešu uz vēlēšanām, bet balsošu pret visiem. Ja tu aizēji uz vēlēšanām, pēc noklusējuma tu pasaki, es zinu, ka vēlēšana sistēma ir korupta, bet es pietiekoši daudz tam tāpat ticu, lai aizietu un nobalsot. Pat ja tu balso pret visiem, iemetot tukšu aploksni, tu balso par korupto vēlēšanu sistēmu. Ja arī to jūs neesat sapratuši, tad mums vēl ir liels ceļš ejams. Kad jūs to sapratīsiet? Kad jūs to sapratīs? Cik reizes jums vajag čakarēt? Jūs taču neuzkāpjat vienreiz uz grābekļiem un speciāli nedarat to otrais. Bet politikā jūs varat 100 reizes kāpt uz grābekļiem un sakat, cerams nākošais tas miets būs vismaz nedaudz šķībāks, lai netrāp pa galvu, bet pa pleciem. Nopietni. Nopietni. Kam ir jānotiek? Kam ir jānotiek? Nobalsojot, Mārtiņas vēlreiz tev atkārtošu. Ja tu pat aizēji uz vēlēšanām un iemet tukšu aploksni, pat ja tu ieliec sūdu maisiņā un iemet, tu esi aizgājis uz vēlēšanām. Tu pēc noklusējuma pasaki, es zinu, ka vēlēšanu sistēma ir korupta, bet es pietiekoši viņai ticu, lai aiziet un nedot balsu par nevienu konkrētu partiju, bet nobalsot par to vēlēšanu sistēmu kā tādu. Jo savādāk, ja tu neticētu, tu neietu. Kāpēc? Kāpēc jūs darat tā sev pāri pirmām kārtām? Un otrām kārtām tiem cilvēkiem, kas saprot un mēģina dazvanīties līdz jums, daklauvēties līdz jums, uzrunāt jūsu sirdsapziņu, bet nē, tie cilvēki ir vainīgi, tie cilvēki ir sūdīgi, un jūs esat tie gudrākie. Un ko es ievēroju KPV sakarā? Tad, kad bija pagājušās vēlēšanas, cilvēki, kas nekad nav sekojuši politikai, man personīgi pazīstam cilvēki. Konkrēti runāšu pa vienu meiteni, kur dūburis no dūburiem politikas sakarā. Bet pirms vēlēšanām viņa par KPV balsojumu sludināja visiem, lai visi balso. Cilvēks, kuram vispār nebija saprašanas, ko viņi tur dara. Tad jutās tāds eksperts, lai citus mācītu, kāpēc tieši kaimiņš, kāpēc tieši KPV. Nu lūdzu, dabujāt, saņemat un parakstaties. Primātu bars. Fuckings primātu bars. Bet jā, tā laikam jau ir. Ja ir aicis, ir cirpēji. Dalieties šo video, nospiežat laiku un līdz nākošai reizei. Palieciet forši. Čau!